Nu, saki, Kārli, kas šodien notiek ar inflāciju? Man tev jāsaka sveiki. Jā, tev būs man jāsaka, bet ja es aizveru, tad nesaka starp citu sveiki. Aiziet! Sveicināti! Mani sauc Ginta Zemgale. Esmu bankas Citadele Baltijas klientu pieredzes vadītāja. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi bankas Citadele galveno ekonomistu Kārli Purgaili. Čau, Kārli! Čau! Nu, Klau, es nezinu pat ar ko sākt. Galvenais ekonomists, tik daudz jautājumu rodas uzreiz prātā, bet varbūt ar to pašu vienkāršāko. Kas šobrīd notiek ar inflāciju? Kas notiek Latvijā ar inflāciju? Un varbūt arī kaimiņu valstīs tu vari ieskicēt. Inflācija ir. Īsais teikums būs tāds, bet, ja nopietni, tad inflācija ir apakaļ dienas kārtībā visiem makroekonomistiem un finansistiem. Jo dēļ kara tuvajos austrumos mēs piedzīvojām diezgan tādu strauju energoresursu cenu šoku, kā rezultātā viss paliek nedaudz dārgāks. Protams, tas efekts uz citām precēm vai pakalpojumiem tāds novēlots būs un pakāpenisks, bet nedaudz jārēķinās ar to, ka kļūs viss dārgāks. Nu, un kādas ir tās tavas prognozes? Vasaru nodzīvosim vēl par vecajām cenām un to sadārdzinājumu varam gaidīt rudenī, ziemā? Nu, atkarīgs ir no preču kategorijām un dažādiem pakalpojumiem. Tiksim, katrai precei atkarībā no saražošanas, piegāžu ķēžu garumu un iesaistīto energo ietilpību un citiem faktoriem. Tās cenas pieaugs citādos periodos. Un respektīvi, nebūs tā, ka vienu dienu viss pēkšņi kļūst dārgāks. Pakāpeniski izjutīsim cenu kāpumu, un tas būs tādos vairāku mēnešu garumā. Varētu teikt, ka rudenī varētu būt tāds pīķis šim procesam. Tātad process jau ir sācies, un rudenī varētu mēs sagaidīt tādu augstāko punktu, jā? Jā, tieši tā. Zinām, ka šobrīd ir noslēgts pamieris starp karojošām pusēm tuvajos austrumos, kā rezultātā gan naftas, gan gāzes cenas, gan arī minerālu mēslojumu cenas ir ievērojami nokritušās, bet principā tas iepriekšējais cenu lēciens savu efektu vēl nesīs mums. Tu pieminēji cenu, produktu kategorijas, cenas un tā tālāk. Man ļoti interesē arī uzdot tev jautājumu, vai tu vari arī prognozēt, kuras tad būs tās produktu kategorijas vai pakalpojumu sfēras, kur mēs varam gaidīt visātrāk cenu kāpumu un kur varbūt nedaudz vēlāk? Visstraujāk cenu svārstības dēļ energoresursiem notiek degvielas mazumtirdzniecībā, kur redzējām gan aprīlī, gan maijā diezgan augstas cenas gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai, tāpat arī autogāzei. Bet šīs preces arī principā pirmās sajūta šobrīd cenu kritumu globālajā tirgū. Noteikti izjutīsim dabas gāzes cenu kāpuma efektu tuvojoties apkurses sezonai. Visticamāk, jārēķinās to, ka mājokļu apsildīšana, kur izmanto dabas gāzi, būs dārgāk šo ziemu. Tomēr jācer, ka tā ziema būs nedaudz maigāka nekā iepriekšējā. Jā. Bet, atsevišķām precēm un pakalpojumiem noteikti būs dažādi tie cenu kāpumi. Paredzu, ka pārtikai būs neliels cenu kāpums, bet tik liels cenu svārstības vai pieaugums cenu, kā bija pagājušajā gadā, visticamāk mēs pārtikai šogad neredzēsim. Tā kā attiecībā uz pārtikas produktiem varētu būt mērena šī cenu pieaugums. Noteikti pieaugs dažādu praktiski visu pakalpojumu cenas, jo spiediens uz darbā atalgojumu vēl joprojām saglabājas augsts visās Baltijas valstīs. Kā rezultātā pakalpojumu sniedzēji ir spiest arī celt cenas. Tu pieminēji par to, ka tie, kuriem šie dzīvokļu apsilde ir ar dabas gāzi, ka viņi varētu rēķināties, ka komunālie rēķini rudenī, ziemā varētu būt lielāki, ja? Bet
kā ir pārējiem? Mēs visi paliks nemainīgi, vai tomēr arī var gaidīt kādus cenu kāpumus? Nu, droši vien, ka otra lielā kategorija, ko izmanto mājokļu apsildē, ir elektroenerģija. Nu, šeit noteikti ir atkarīgs no laikapstākļiem, vēja, saražotās enerģijas daudzuma, cik daudz būs enerģija jāpieražo klāt, izmantojot dabas gāzes, respektīvi. Tur to efektu tā grūtāk prognozēt. Un tagad mums ir daudz arī saules paneļu. Ja laba vasara būs, tad tas arī varētu pozitīvi ietekmēt, vai ne? Jā, bet tā saražotā enerģija tiks izlietot arī vasarā. Viņu mēs Eiropā vēl nespējam akumulēt priekš nākamajiem periodiem. Līdz ar to, visticamāk, rudenī tā saule nebūs tik daudz, un tas sezonalitātes kritums saražotās enerģijas daudzumā noteikti būs. Jā. Tu pieminēji arī pakalpojumu sniedzējus, uzņēmējus. Kādi varbūt ir tie tavi novērojumi, kā šādos saspringtākos apstākļos, teiksim tā, kā viņi pielāgojās? Noteikti uzņēmējiem ir daudz grūtāk prognozēt savu biznesa attīstību. Līdz ar to redzam arī uzņēmēju noskaņojumu rādītājos, ka iezogās tāds nedaudz pesimisms un piesardzība. Nesen arī Eiropas centrālā banka palielināja procentu likmes, kas sadārdzina aizņemšanos gan uzņēmējiem, gan privātpersonām. Līdz ar to uzņēmēji kļūst nedaudz tādi piesardzīgāki un pasīvāki investēt, lai investētu uzņēmumu attīstībā, kas nedaudz to attīstību sabremzē. Okay. Mēs parunājam par uzņēmējiem, mēs parunājam par rēķiniem, un par produktiem un kategorijām šādām tādām. Bet kā tu redzi, vai mēs varētu arī identificēt kādus pakalpojumus vai produktus, kuri netiks ietekmēti šajā laikā, vai varbūt viņiem būs pat cenu kritums? Pirmais, kas nāk prātā, ir no 1. jūlija tiks samazināts pievienotās vērtības nodoklis atsevišķām pārtikas precēm, kas ir piens, maize, olas, vistas gaļa. Attiecīgi šīm precēm visticamāk gala cenas samazināsies. Pievienotās vērtības nodoklis tiek samazināts par 9%, bet to rēķina no piegādes cenas, kā rezultātā gala cenai aptuveni 7,4% būs tūlītais efekts no 1. jūlija tieši šīm precēm. Kā tu domā, vai restorānu biznesā cenas kāps vai kritīs? Visticamāk kāps, un to mēs arī novērojam, jo atalgojuma pieauguma spiediens liek arī paaugstināt cenas tā sabiedriskajā ēdināšanā. Jā, ilgstoši arī bijusi diskusija par to, ka vajadzētu panākt samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi arī ēdināšanai, kas varētu ierobežot šo cenu kāpumu un samazināt cenas. Jā, un patiesībā tas būtu arī viens no maniem nākošajiem jautājumiem tev, kas ir par algām. Kā tu skaties, vai algu pieaugumi seko līdz arī tam cenu kāpumam? Ja raugāmies uz vidējā atalgojuma pieaugumu, tad pēdējo 5 gadu laikā tas bijis ļoti strauji un principā ir apsteidzis patēriņa cenu kāpumu tieši tajā pašā periodā. Respektīvi, vidēji iedzīvotājiem pirktspēja arvien uzlabojās, mūsu ienākumi kļūst lielāki, bet ir ļoti lielas atšķirības par reģioniem, salīdzinot dažādus sektorus, kur šie atalgojuma kāpumi ir dažādos tempos, un arī absolūtais atalgojuma līmenis ir ļoti dažāds. Ir sektori, kur atalgojums ir pat vidējais atalgojums ir pat 2 reizes lielāks nekā valstī vidējais. Un ir arī tādi sektori, kur šis atalgojums ir mazāks. Respektīvi, ja skatās tā detalizēti, tā bilde ir tāda samaisīta, samiksēta, bet kopumā no makroekonomiskā viedokļa atalgojums aug straujāk nekā patēriņa preču cenu kāpums. No vienas puses skatoties, diezgan labi. Mēs kļūstam arvien vairāk maksātspējīgi sabiedrība, vai ne? Un tā, bet
kā tev šķiet, vai šī situācija, ko tu stāsti, vai viņi nevarētu arī uzturēt tādu augstāku inflāciju? Šeit ir tas aburtais loks, kas principā arī teorijā nosaka, jo straujāks algu kāpums un lielāks patēriņš, jo straujāks arī cenu kāpums. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī Eiropas centrālā banka pacēla savu galveno likmi, lai ierobežotu šo spirāles efektu uz inflāciju. Respektīvi, ja raugāmies uz Rietumu Eiropu, tur tas algu kāpums ir pat 3 reizes īstenībā lēnāks nekā Baltijas valstīs pēdējos gados. Tā kā jā, ir tāds efekts. Okay. Atgriežamies vēl nedaudz uz mūsu sarunas sākumu, kur mēs vispār aizsākām sarunu par to, ka inflācija ir, ka cenas aug un tā tālāk. Parunājam arī par to, ka ir iespējams, ka komunālie rēķini varētu kļūt dārgāki. Nedaudz parunājam par pašām finansēm. Kā tev šķiet šajos mainīgajos apstākļos, vai būtu arī jāpārskata kādi uzkrāšanas paradumi? Noteikti, ka jā. Kopumā, jā, kā minēju, tad tie ienākumi iedzīvotājiem kļūst arvien lielāki, bet nenoteiktība, gan globālā ekonomiskā nenoteiktība, gan ģeopolitiskā, gan mūsu reģionā un vispār pasaulē, padara cilvēkus diezgan piesardzīgus. Un tas patērētāju noskaņojums nav, teiksim, tā ļoti optimistisks. Drīzāk piesardzīgi, pesimistisks. Kā rezultātā cilvēki arvien vairāk atliek šos līdzekļus, kas papildus nāk no atalgojuma palielināšanās, bet ir tāda negatīva tendence, ka šie uzkrājumi pamatā veidojās kā atlikumi banku kontos. Un parasti tie ir vai norēķinu konti, vai karšu konti, pa kuriem cilvēki vai saņem ļoti mazus procentus, vai nesaņem vispār procentus. Kā rezultātā pieminētā inflācija laika gaitā šo naudu devalvē un pirktspēja šai naudai samazinās. Respektīvi, jā, uzkrājumi mājsaimniecībām ar katru mēnesi principā iet rekordu augstos līmeņos, bet mēs ne līdz galam efektīvi izmantojam šos uzkrājumus, lai saglabātu vērtību. Un es nevaru nepiebilst, klausoties tevī par to, ko tu piemini, kad diezgan liela sabiedrības daļa izvēlas veidot uzkrājumu norēķinu kontos vai karšu kontos. Šobrīd mēs dzīvojam laikmetā, kad krāpniecība ir diezgan aktuāla tēma, par ko runāt. Ja mēs skatāmies arī no krāpniecības puses, tad vai kā pasargāt sevi no krāpniecības, precīzāk sakot, tad tas absolūti nebūtu labākais risinājums turēt visus savus uzkrājumus vienā kontā, kur vēl kartes kontā, un tevis pieminētā jau inflācija arī samazina šīs naudas vērtību nākotnē. Tāpēc ir vērts padomāt no šī skatu punkta gan par drošību, gan par to, kas notiek ar manu naudu ilgtermiņā un izvēlēties varbūt labākus un atbilstošākus risinājumus uzkrājuma veidošanai. Un vēl pirms lecam pie uzkrājumiem, vēl viens jautājums par tādiem klasisks jautājums par uzkrājumiem. Noteikti es dzirdēju, bieži sakam, ka ir jākrāj drošības spilvenam. Taču tikpat bieži, cik mēs dzirdam, kad runā par drošības spilvenu, manuprāt, tikpat daudzi variācijas, kādam viņam ir jābūt. 3 mēnešu ienākumu, 6 mēnešu izdevumi. Kāda būtu tava atbilde uz šo jautājumu? Jā, tās variācijas ir dažādas un droši vien atkarīgas no arī personīgiem apstākļiem. Ja tev ir mazi bērni un tu esi galvenais ienākumu guvējs, tad noteikti šo spilvenu vajadzētu veidot lielāku. Ja tu esi viens pats un tavi ikmēneša izdevumi, obligātie izdevumi nav īpaši lieli šobrīd, tas spilvens var būt arī mazāks. Kopumā jāsaka, ka Latvijā ir diezgan laba uz globālā fona sociālās apdrošināšanas sistēma. Mums ir bezdarbnieku pabalsti, mums ir slimības pabalsti un tā tālāk, kas arī, salīdzinot ar citām valstīm, ļauj to spilvenu varbūt veidot nedaudz mazāku. Tāpēc tādas universālās atbildes, kas dara visiem, īsti nav, bet
vienkāršā rekomendācija ir 3 mēnešu obligāto izdevumu apjomā vajadzētu šos pilveni, lai tu spēj nosekt savus izdevumus kādu brīdi. Man ienāca pilnīgi traka ideja tikko galvā klausoties tevi, vai piemēram tāda formula, ja es no saviem ienākumiem atvēlu 10% uzkrājumu veidošanai, un ja es varu paredzēt, ka inflācija palielināsies nākošos 3 mēnešus par kaut kādu procentu, vai man to procentu vajadzētu pielikt klāt tam uzkrājumam, kā domā, vai tas būtu gudri? Tas noteikti vairot to kopējo tavu uzkrājumu, bet man liekas, gudrāk būtu tomēr izmantot uzkrāšanas instrumentu, kas ļauj tev nopelnīt vismaz inflācijas apmēru vai pat vairāk. Man liekas, mēs superīgi virzamies mūsu sarunā, jo tāds arī bija mans nākošais jautājums. Vai šajos apstākļos, par kuriem mēs runājam, varbūt labs risinājums būtu investīcijas? Patiesībā investīcijas finanšu instrumentos ir viens no pasaulē izplatītākajiem veidiem, kā veidot uzkrājumus, kā saglabāt savu kapitāla un uzkrājumu vērtību, jo finanšu tirgi ir šobrīd ļoti pieejami, jebkuram var sākt ar pat nelielām summām investēt. Instrumentu klāsts ir ļoti plašs, no kā izvēlēties, un tās iespējas ir diezgan ērtas un viegli pieejamas. Un, manuprāt, jāpiebilst arī tas, ka finanšu instrumentos arī riskus var izvēlēties. Vai ne? Cik riskantā es vēlos ieguldīties? Tā pareizā pieeja būtu nodefinēt sākumā mērķi, ko tu gribi sasniegt. Tas ir uzkrājuma termiņš, vai tu krāji, 3 gadu laikā vēlos sakrāt mājokli iegādes pirmajai iemaksai, vai es krāju vecumdienām, vai es krāju kā bērniem izglītībai. No tā ir atkarīgi termiņi. Jo garāks termiņš, jo lielāku risku investors var uzņemties. Galvenais ir nodefinēt sev šo investīciju stratēģiju un pie tās pieturēties. Kādi būtu varbūt tavi ieteikumi cilvēkiem, kuri spēr vai šobrīd klausoties tevī, ir gan iedvesmoti, lai apdomātu šīs investīciju iespējas un ir gatavs spērt to pirmo soli? Ko darīt, kur iet, kur meklēt, kā saprast? Mēs šobrīd dzīvojam tādā laikmetā, ka informācijas pieejamība, finanšu instrumentu pieejamība ir tik plaša, ka var apjukt dažādās izvēlēs un iespējās. Tāpēc noteikti, ja pats neesi gatavs veltīt laiku un izpētīt šo jautājumu, noteikti var vērsties pie profesionāļiem pēc padoma. Tie var būt bankas darbinieki, tie var būt arī citu finanšu iestāžu darbinieki, kas sniegs tev šo padomu. Bet tāds vienkāršākais veids, kā sākt investēt, manuprāt, ir sākt ieguldīt ieguldījumu fondos, kur katram ieguldījumu fondam ir nosprausta noteikta stratēģija, vēlamais investīciju termiņš, ko tu vari salāgot jau ar tiem iepriekš runātajiem mērķiem saviem. Respektīvi, ieguldījumu fonds tev ļauj iespēju ar nelielu summu iegūt jau diezgan diversificētu vai dažādotu ieguldījumu finanšu tirgos. Respektīvi, tev nav jāizvēlās viena uzņēmuma vai vienas valsts obligācijas vai akcijas. Respektīvi, tev nav koncentrācijas risks, ja tu ieguldi ieguldījumu fondos. Varbūt virzoties nobeigumā uz mūsu sarunu, mans pēdējais jautājums tev būtu, kā tu redzi, kuras ir biežākās kļūdas augstas inflācijas apstākļos? Noteikti biežākā kļūda ir uzkrājuma nepasargāšana no inflācijas, respektīvi turam skaidru naudu mājās lielos apjomos vai turam noguldījumos norēķinu kontos bez procentu ienākumu, kā rezultātā inflācija apēd šīs naudas vērtību. Tā būtu galvenā kļūda, principā. Un tā patiesībā ir liela kļūda, kā jau mēs runājam arī mūsu sarunas laikā. Kārli, paldies tev par sarunu. Ja arī tevi interesē, kā veikt pirmos soļus investīcijās, apmeklē mūsu mājaslapu www.citadele.lv un piesakies konsultācijai. Paldies!